Tagad mēs riktējamies iet uz ašramu skatīties, jo viesnīcas vietas ir dārgas. Ilgā palikšanai. Ļoti skaista vieta. Tuvojamies ašramiņam. Šitais būs tas ašrams. Ļoti skaista vieta kalnos. Tikai sirds stājas pilnīgi jākāp augšā lejā. Varētu speķi nomest pie viena. Ūdenskritums. Vienkārši brīži. Ašramiņā te vispār vienkāršo. Te ir istabiņas. Tā. Tad puisis no Francijas. Šī ašrama veidotājs ir Šrī Svami Činanandaģī Maharādžs. Lūk, cilvēks, kas izveidojis šo ašramiņu. Šis ir pirmais stāvs, spogulītis. Sargā smalku veikalu, handicap store. Čārītis saka, ka šitādiem vīreļiem nevar dot naudiņu, jo viņi visi nav pīpē. Tas ir taču papīri. Ui, nu beidz atkal. Mašīnas viņam netiek garām. Laikam tā ir kādā skēze vai kremsiņa, zin kas. Te tās kalnieliņas, tā kā tāda labirinti ir. Nes kā šoferīts māk izbraukt cauri. Tev nokrist pa kraujas malu uz leju, bet viss tiek precīzi izbraukts un izdarīts un tā. Mēs dzīvosim ašramā kāds dažas dieniņas Rišikešas kalnos. Klusums, ūdenskritums, miers. Mēs esam uz Ramdžulē tilta, Džažrirām. Ārgaķīca bērniņu pozē. Ui, pozē. Vesela ģimenīte Gangas krastā.